Tā, ir nākušā diena. Tik mēs vakar tālu tikām. Salikām augšu. Visu riņķī. Savilka pēc visiem ņūtoniem. Tad, kamēr vēl tikām galā, kā īsti jāregulē tie vārsti, jo pēc grāmatas izrādās ir parādīts, ka no priekšpuses skriemeļi griežot pulksteņa rādītāju virzienā laikam. Bet šitam motoram ir tā, ka pirmais cilindrs ir no šī gala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un parasti meistari, kas taisa tos fendus, tie griež pretēji, jo motors vieglāk griežās, un tad viss pretēji. Tad sanāk otrā tabuliņa, ko paši sarakstīja. Kaut kā tā. Tā tas notiek. Un ko šodien atnesām vakar šito, jo grūti bijis esot izcelt, izlaust ārā. Tad, kad ieliek motoru, viņi te ir jāpieskrūvē, un šitais nāk tur tieši virsū. Viņš sanāk šita tieši virsū un nevar tikt pie šīs skrūvas. Un šitais esot grūti ielikt pēc tam. Jāliek visu to Denfed, kā viņš tur saucās. Tu kabīnu amardzējās, te tāds vēl kronšteins, un ar to visu kopā, un te pa maz vietas sanāk kabīnu vajag aizmuguri, un beigā laušanās esot. Es tā īsti nezinu, to es tikai redzēšu šodien, jo šodien ir tāda doma, ka varētu viņu iecelt kaut kā iekšā. Salikšu ķēdes un jāatrod visas tās detaļas, kas ir. Kaut ko tā, ko vēl var pateikt. Un jāsadabū ritīgi, lai neieceļot, jo te nāk degvielas trūbas. Jāpaceļ tagad būs motors, jāapklāj, jāpaceļ motors, jāatcien. Un jāsaliek apakšā ir degvielas trūbas tā. Jo ieceļot iekšā pēc tam viņas diez vai var ielikt, jo tās jāliek pirmās. Viņas nāk pieskrūvēts ar kronšteiniem pie motoru, ne, pie šitā kronšteina apakšējā laikam. Vai tur? Kaut kur viņi te nāca pieskrūvēts, jāpaceļ motors, lai viegli var tik klāt un redzēt. Un tad ir jāapklāj un jāceļ iekšā. Es tā domāju. Ja nākošu nedēļu ir arī citi darbi, un apkrāmēt motoru tur var viens cilvēks, tur nevajag divus. Vienam arī vieglāk ir, kad tu savās domās var likt kopā, un tad iet tā. Nevis, raitāk iet, protams, pa diviem, bet tad, kad tu esi viens, tad tev nevar izsist tā no līdzsvara, un to, ko tu esi iedomājies, to tu dari. Ja tu neizdari riktīgi, tu esi pats vainīgs, tev nav uz ko bļaut. Bet, kaut kā tā ir, jā. Pagaidām uzlikšu uz pauzes, varbūt vēl kas būs, ja ne, tad šīs būs atkal sīkais video. Tad uzliksim viņu tā 9. punkts, īso punkts, kaut kā tā. Un būs jau, kaut kas jau būs noderīgs. Tā, vēl es varu parādīt, kā mēs darījām. Es uzgriezu šeit. Te ir tādi 2 punkti. Tie pretējieni, šito punktiņu, te tā iekšā. Tur ir 0 punkts.
un te ir tā tabula. Šī tabula, ka griež priekšu pa pulksteni, un šitā tabula, ko mēs griežam, griežot otru pusi pa pulksteni. Tas ir pretējā virzienā no priekša. Un te ir 6 atzīmes. Nevis atzīmes, bet frēzējumi. Un tad sanāk tā, ka, ja tu atzīmē te pie bloka šite, un tad 360 izdala uz 3, ir 120. Pagriež pa 120, regulē nākošo. Pagriež atkal pa 120, regulē nākošo. Un tā sanāk, kad pagriež pirmo, regulē 6. Pagriež pa 120 grādiem, ir 4. ir darba stāvoklī, regulē 3. kas ir atslābinājies. Tā izspriedām. Jo iepriekšējā motoru, kad regulējām, tas bija atkal ļoti sen, un tie pieraksti kaut kur ir, un nevar atrast. Īsti jau nemeklēju, tāpēc, ka tad jābrauk atkal, un vecās burtnīcas jāmeklē, kurā burtnīcā tas ir rakstīts, bet kaut kur ir. Es zinu, ka es rakstīju. Bet es domāju, ka būs labi. Vēl jau pirms darbināšanas ir daudz dienas, un tad jau izštukos, vai tas ir riktīgi vai nē. Nu tā, pirmā tabula, kas ar augšējiem šitie rakstīts, tas ir pēc grāmatas. Un iegriež to pēc pulksteņa, baigi grūti pagriezt. Jo meistari dara te ir ģenerators, un es ģeneratoru. Nē, te ir viens rullītis. Un es tā rullīšu prātīgi tik uz pretējo pusi, un mierīgi viegli motors griežās, un tāpēc regulē. Tā viņi. Nu, viņiem jau zina, ne jau pirmais motors, varbūt pirmos motors viņi nav saregulējuši pareizi, bet pēc tam jau viss galvā ir tā tabula. Mums tā nav. Un vēl, ja neanomaina ir šitā ase, tā nāk no turienes. Jāieliek ir šitā, jo šitā bišķi padilusi. Tā. Tā. Brauksim pakaļ traktoram. Lai var pacelt, salikt tās trubas, salikt ķēdes. Un tad noteikti lielāks video būs, ka liksim iekšā un mocīsimies.